Čau, Tom. Sveiks, Tomas. Ok, ķeramies klāt uzreiz. Pastāsti, kas ir Krāso un ar ko nodarbojās Krāso? Krāso ir jau 24 gadi. Esam lielākie krāsu tirgotāji Latvijā un viena no lielākajām Baltijā. Arī krāsojam, mums ir arī savs celtniecības uzņēmums un arī ražojam krāsu. Ok, ļoti vienkārši. Kas ir, jo tu, cik es saprotu, neesi uzņēmumā no paša sākuma, pastāsti, kā tu nokļuvi tur un kādas darbības arī tu šobrīd uzņēmumā veic? Jā, šajā uzņēmumā vai jau uzņēmuma grupā esmu vairāk kā 10 gadus. Sāku kā vienkārši IT speciālists ar IT jautājumiem, IT projektiem sāku vadīt. Pa šo laiku arī esmu vadījis arī pat mārketingu, jo man arī tāda radošā puse interesēja šajā uzņēmumā un arī akcionāri uzticēja. Līdz esmu arī izaudzis līdz vienā no uzņēmumiem pilda arī valdes locekļu amatu un IT, e-komercija un inovācijas ir manā atbildībā. Ok. Kā uzņēmums ir attīstījies no paša sākuma, cik es saprotu, sākumā bija fiziska lokācija, un tikai tad nāca tie pārdošanas kanāli klāt. Varbūt vari pastāstīt to progresu, kā ir paplašinājusies tā tirzniecība. Ja drīkst, es sākšu ar uzņēmumu pašiem sākumiem. Tie bija 2000 gadi, kad akcionāri, 2 draugi nodibināja šo uzņēmumu, un tas bija uzņēmums sākums īstenībā Liepājā. Bija ļoti maziņš, dažu kvadrātmetru izmērā tikai veikals, importēja krāsas no Somijas, un tas bija tas laiks, kad visi pazina, kas ir Rīgas krāsa, laika rūpnīca, jaunā krāsa, bet kad pateica, kad ir iespējams arī krāsa citos toņos pieejami, tad tas bija liels brīnums, jā. Lūk, un ar to viss sākās. Pēc tam jau pēc gada tika izveidots arī veikals Rīgā, un tā lēnām jau tas izauga, un vēl pēc gada arī Daugavpilī, un tā mums arī vēsturiski tagad uz doto brīdi ir veikals Rīgā, ir veikals Daugavpilī, veikals Liepājā, un protams, attīstoties uzņēmumam, tur jau arī vairumtirdzniecība sākās, jo mēs arī tirgojam, un īstenībā lielākā daļa no apgrozījuma aiziet uz dažādām metāla rūpnīcām, mēbeļu ražotnēm, tad šie specifiskie produkti, kas varbūt nav depo un citur pieejami tādam do-it-yourself vai pašu mājas lietotājiem, jā. Lūk, un kaut kādus gadus, gandrīz 8 atpakaļ, mēs arī izveidojām savu pirmo internetu veikalu. Sākām tātad arī e-komercijā tirgot. Tā līdz šai dienai. Tie arī būtu tie mūsu kanāli, tātad mazumtirdzniecība caur fiziskiem veikaliem, vairumtirdzniecība, un e-komercija. Eksports ir gan e-komercijā, gan arī vairumtirdzniecībā, jo ir virkne klienti, arī ražotnes dažādas, kas varbūt darbojās, varbūt, ja ne visās 3 valstīs, tad 2, un tad viņiem vajag arī šo te produkciju arī blakus, teiksim, ražotnēm blakus valstī, tā kā, tad sinerģija tur notiek. Kad es biju pie tevis ofisā, jums bija tā pirmā ēka, kur bija veikals, un tad bija vēl viena, kur arī tu man aizved, varbūt var pastāstīt, kas tā bija pa māju. Mums ir vislielākā noktava ir Rīgā, tad mums ir 2 noktavas ēkas, tāpēc, ka vienkārši nebija kur izvietot preci. Jo mēs arī varbūt no konkurentiem atšķiramies ar to, ka mums ir produkts uz vietas, mums ir pietiekami liela apjomi, lai mēs varētu nodrošināt klientu vajadzības šodien vai tur rīt, pretējā gadījumā, ja tur jāpasūta ir no Centrāla Eiropas vai varbūt no Skandināvijas, ja tas ir tur nedēļa 2 jautājums, bet mums preci ir uz vietas. Tas ir viens. Otrs ir uzņēmums augot, arvien vairāk cilvēku bija vajadzīgi. Mums arī biroja telpas ir abās ēkās. Un pirmā ēkā mums ir izvietots arī šis mazumtirdzniecības veikals, kas ir tāds starp depo un showroom, es teiktu, jo mums ir diezgan daudz dažādi produktu paraugi, materiāli, toņu, šīs te kartes un lapiņas, kur var izvēlēties toņus,
Mēs varam arī emitēt dažādos gaismas spektros, kā šis izvēlētais tonis, jo, jā, tiešām, it kā tonis ir viens, bet dienas gaismā vai tur kaut kādā citā, jā, tas pilnīgi cits viņš izskatās, jā, un tas ir ļoti būtiski, par ko varbūt, tajos, nezinu, kā senukā vai depo klienti neaizdomājās, jā, viņi tur izvēlās toni, aizbrauc mājās, nokrāso un tur brīnās, ka tur sanācis. Es saprotu pareizi, jūs izplatāt citu ražotāju produktus, bet jums arī ir savs krāsaus zīmols, varbūt var pastāstīt vairāk par to. Jā, tad mūsu tas biznesa modelis ir tāds, ka mēs pārstāvam vairākus krāsu ražotājus, bet tie krāsu ražotāji ir izvēlēti, lai tas sortiments no vienas puses nebūtu pārāk plašs, bet viņš ir pietiekami plašs, lai nosektu visu to mūsu klientu vajadzības. Mēs paši smējamies, ka mums nav tur olu krāsas, matu krāsas un arī autokrāsas, jo tas ir tāds specifisks segments, bet visam pārējām mums vajadzētu spēt atrast risinājumu. Jā, jo klientu vajadzības ir ļoti dažādas, jā, tur sākot no kaut kādas tur pretkorozijas noņemšanas materiāla līdz pat, nezinu, lai nokrāsot varbūt Latvijas televīzijas torni, jā, kas tur ir 300 metru augstumā, un tur ir specifisks gan klimats, gan citas lietas, jā, bet mums ir šie te materiāli, jā. Lūk, un savs zīmols ir izvēlēts, tāpēc, ka pirmkārt bija iespēja sadarbībā ar vienu zviedru uzņēmumu, jā, kas tad ražo zem privātām preču zīmēm, un tas tāds likās arī loģisks solis, kad mums ir savi veikali, savi krāsotāji, un mums ir arī sava krāsa, jā. Un, pašā tie ir iekšdarba krāsa, ir arī, protams, ārdarba krāsa gan kokam, gan mūru fasādēm. Jā. Tā kā tas sortiments tur ar laiku arī paplašinās, jā. Jo, jā, gan objektos, kur mēs paši krāsojam, tad mēs cenšamies izmantot to savu krāsu, tad mēs viņu regulāri testējam, pārbaudam, arī varam pārliecināties, ka tiešām labs produkts, jā, un arī otrādāk, jā, kad ja mums jāpārdod krāsu, un ka mēs sakam, kad arī to izmanto mūsu krāsotāju, tad tas ir tāds drošības garants, ka tiešām materiāls ir labs un viss ir kārtībā. Ok. Sākāt ar veikalu, un tad sākāt iet tajā digitālajā e-komercijas ceļā. Varbūt var pakomentēt bišķiņ vairāk to, kā bija tā izstrāde, varbūt kaut kādu feedback var iedot no tā procesa, kāda bijuši izaicinājumi, kā tas gāja. Jo nozara ļoti specifiski. Jā, no vienas puses ļoti specifiski, jā. Tas bija, es teiktu tā, tas jau joprojām ir piedzīvojams. Jo nemitīgi nākas attīstīt to internetu veikalu, jā, bet tajā laikā tas bija 2015. gads, principā toņās jau būs 10 gadi, kad nolēmām, kad ejam šo te digitālo, e-komercijas ceļu. Jā. Uz to brīdi, tā e-komercija Latvijā vēl nebija īpaši attīstīta. Tas bija viens. Otrs, attiecīgi arī partneri, ar ko izstrādāt, tur nebija tik daudz. Un ja bija, tad, tur varbūt ar lieliem tur Cube un citiem, varbūt mēs tur nebijām gatavi strādāt, jo, tas bija tāds nezināmais. Mēs no vienas puses esam gatavi investēt, vai tas atmaksāsies vai nē, jā. Bet, manuprāt, nenošāvām greizi ar izvēlēto partneri tur, jo gal galā izveidojām viss kārtībā. Un treškārt, tad mums viss tas biznes ir, mēs jau nepārdodam baltu krāsu, mēs pārdodam klientu izvēlētā tonī. Tad viss ir ap to. Un uz to brīdi, ja godīgi visā pasaulē bija tikai uz vienas rokas pirkstiem tādi internetu veikali, kur varēja klients izvēlēties produktu un izvēlēties viņa vēlamo toni. Respektīvi, praktiski nebija no kā nošpikot kaut ko, vienalga tur internetu veikalu vai tur pašam kaut kādu. Jā, un viss tas risinājums bija principā no nulles jābūvē, jādomā,
Pat arī saprotu, ka arī viss tas backends bija unikāli mums, tāpēc, ka katram krāsu ražotājiem ir sava šī krāsošanas sistēma vai tonēšanas sistēma, un mums viņi, tur ir kaut kādi X vai ne, un tad, respektīvi, tie visi bija, pirmkārt jāeksportē visi dati no turienes ārā, jāizveido viena kopēja datubāze, jāizveido šis te tonēšanas risinājums, jo tas moments ir tajā, kad izvēloties produktu, izvēlotos toni, mēs spējam precīzi aprēķināt, cik tas izmaksās klientam. Jā. Ir dažādi tur citi konkurenti, vispār joprojām to nenodrošina, restīvi, piemēram, tur depo vai kā senakā jūs varat nopirkt, tur baltu krāsu. Nodefinēt, jā. Nē, baltu krāsu, tur varbūt, ja tu gribi baltu sienu vai tur baltu krāsu, tas tā der, bet mūsu internetu veikals joprojām ir Latvijā vienīgais, un tur Baltijai viens no, un Eiropā viens no, kur tad var izvēlēties to toni, vai ne? Un tad ir, tiksim, Vācijā ir pāris konkurenti, kas atkal kaut kādos cenu diapazonos, teiksim, tur gaišie toņi maksā tur konstantu summu, tur tumšie toņi tik, tur spilgtie toņi tik, jā, tur, teiksim, 3 cenas, jā. Bet mūsu unikalitāte ir tajā, ka mēs varam katram tonim pateikt to precīzo izmaksu, jā, un tad tā, protams, piesumējās klāt produkta cenē, un tad mums beigās sanāk šis te, jā. Un, protams, ka mēs arī domājam arī par to, kā tur, teiksim, tos toņus attēlot uz datora ekrāna, ja, jo, mēdz, protams, ka būtu nobīts, vai ne, un sevišķi tajos laikos, kad tur bija LCD pirmie monitori, vai ne, tur tagad jau tur ir tuvu tās, teiksim, tās krāsu korekcijas ļoti tuvu jau īstenībā. Jā. Jā, bet beigās mēs arī 2016. gadā saņēmām ekonomikas ministrijas gadabalvu kā digitālā pele, kā labākais internetu veikals. Jā. Mēs pat tajā laikā apsteidzām tur 220 LV, tur, un, protams, tagad varbūt viņi apgrozījuma ziņā ir mums priekšā, kā marketplace, viņi ir izaugoši, viņi citu to biznesa modeli aizgājuši, bet tajā laikā mēs spēkojāmies ar tādiem. Jā, tas bija ļoti interesants projekts, tas viss tas ceļš līdz tam visam, jā. Un, es teiktu, joprojām turpinās. Ok. Kas, viens ir arī pārdot Latvijā, bet, jūs jau arī, skatāties uz tām ārzemēm pārdot tālāk kaut kādi, varbūt, atziņas vai izaicinājumi, jo, krāsa kā tāds ļoti specifisks produkts, un daudzi pat, man liekas, neriskēs nies un gribēs uz vietas redzēt, apskatīt viņu, un tad vēl, un eksportā tas viss riktīgi pagrūtina, jo tu nevari vairāk aizbraukt kaut kur un apskatīt to krāsu ar kādu parunāt. Kā jūs tagad mēģināt šo eksporta ceļu iet tieši caur šo internetu veikalu? Varbūt tas nav tikai internetu veikals, bet kā jūs mēģināt iet šo eksporta ceļu? Tur es arī mazliet par vēsturi, jā. Okay. Jā, mēs uzreiz brutiski saprotot, ka Latvijā tas tirgus ir tik, cik viņš ir. Un tajā 15. 16. gadā, tad ņemot vērā, kad tur tas procents, kas būtu gatavi iepirkties internetā, bija salīdzinoši maziņš. Tagad tas ir kaut kādi tur 3 līdz 5%. Arī joprojām, bet tajā laikā tas bija droši vien vēl mazāks. Mēs uzreiz startējām visā Baltijā, plus ar angļu valodu, ar domu, kad mēs esam gatavi piegādāt arī visā Eiropā, tad mēs lokalizējām arī lietuviski, igauniski visu, un angliski mums viss bija. Pēc 4 valodas uzreiz pašā startā, ar to mēs sākām. Es pārtraukšu ātri, bet šo izdarot, ieliekot to lietuviešu valodu, nav tā, ka arī customer support sāk lietuviski rakstīt. Tā kā domā, ka tu esi lokālais un atrodies Lietuvā. Mēs arī par to domājām. Mēs abonējām lietuviešu telefonu numuru, igauņu telefonu numuru. Protams, ka tad, kad mēs nonākam līdz reālajai komunikācijai klientu, tad mēs sakam, ok, mēs esam gatavi runāt vai krieviski vai angliski. Atvainojamies, bet neesam gatavi lietuviski. Uz to brīdi, man liekas, ka pat jau arī bija, vai arī, tur mazliet viņa vēlāk jau parādījās, ir jau dažādi arī tagad arī uz doto brīdi ir kaut kādi call centri, kas varbūt tavā vietā spēja komunicēt vai to pirmo līmeni, tā kā tavā vai tajā lokālajā valodā to izdarīt, bet mēs joprojām arī īstenībā turpinām komunicēt ar angliski vai krieviski ar šīm te eksporta valstīm, jā, bet jā, tieši tā mēs no vienas puses tā kā mēģinājām
neuzsver, ka mēs no Latvijas, protams, ka beigās tur kaut kādās rekvizītos kaut kur, ja tas viss ir redzams, vai ne, bet ļoti strādājām pie, lai būtu kvalitatīva valoda, nevis tur Google Translate, bet sūtījām un maksājām par to tulkotājiem, un tā kā, diezgan piestrādājām pie tā visu, jo mums arī kā uzņēmuma, kā Kraso ir ļoti svarīga kvalitāte un diezgan augsts standarti. Un par tām atziņām ir sekojoši, kad mēs jau diezgan ātri redzējām, kad Lietuva un Igaunija jau sāk strādāt. Jā. Tas bija vienkārši palaižot reklāmas un pirkumi nāka vai? Tā skaitā, tieši tā. Mums bija sociālā tīkli lokalizēti un vēl viss kaut kas, ristīvi. Mēs redzējām, ka tur ir vismaz, tur jau nāk, ir interesi, ir kaut kādi pirkumi, tur kustās, Angļu valodā, principā nekas. Tad sanāk strādājus vairāk tieši tā lokālā valoda, nevis tā globālā angļu valoda. Jā, tieši tā. Un tur mēs uzreiz ātri sapratām, ka, ja mēs gribam iet kaut kādā tirgu, tad mums ir jālokalizē vai jāinvestējās tajā. Un tā mēs pāris gadus vēlāk atvērām somu versiju, un vēl pāris gadus atvērām vēlāk vācu versiju. Okay. Principā tas mērķis arī ir turpināt tad lokalizēt, un ja mēs gribam kādā valstī iet vai kādā tirgo, tad mēs, tas ir jādara. Pretējā gadījumā, jo, mēs varbūt latvieši esam pieraduši, tur meklēt kaut kādu produktu risinājumu angļu valodā, bet, tāds zviedrs vai vācietis vai polis pat, viņi meklēs savā valodā. Un tad tev jābūt ir, lokalizētam. Ņemot vērā to, ka arī tās valstis ir dažādas, tu varbūt pats esi pamanījis kaut kādu personīgu atšķirību vai tie mārketingā vai reklāmās, vai šajās dažādajās valstīs, kaut kāda savādāk pieeja vai messaging savādāks, kur varbūt, kaut kāds atšķirības vai baigi neesi tā redzējis? Mēs ar mārketingu esam daudz eksperimentējuši, būšu godīgs. Bet mēs esam uz tādas visu laiku uz robežu. Jo, tad, ja mēs ejam kaut kādā tirgu, tas, protams, ka maksa ir, mēs jau esam izšāvušies, lokalizējot, tur iztulkot visu vācu internetu veikalu, tur 600 plus produktus, tur vāciski, plus vēl arī aprakst kaut kādi tur inspiration raksti, vai ne, un tam tas ir jau kaut kā sastād jau izmaksas, vai ne. Un tad, kad mēs nonākam līdz marketingam, tad vēl saprotam, ka, lai ieiet vēl tur vācu tirgu, mums ir vajadzīga vēl tur X summa, tad vienmēr ir tā, ka, mēs, tā kā neesam gatavi riskēt. Un ja kodīgi, līdz ar to mums nav tāda ļoti liela tā marketinga pieredze, tādos lielos tirgos vai lielām marketinga naudām. Bet ir kaut kāda pieredze tādā ziņā, ka mēs esam, pirms pusotra gada tā cieti, visu laiku jau tas tā kā ir bijis, bet tā cieti esam pateikuši, ka mēs maksas reklāmas kancelējam. Mēs ejam SEO ceļu. Tas ir tieši eksportā vai Latvijā vai kā tieši? Abos, jā. Mēs optimizējam, mums ir dedicated cilvēks, kas tikai uz SEO strādā dienā un to vien dara, un, protams, tagad arī tur mākslīgo intelektu pieslēdzot un tam līdzīgi, un mēs redzam, ka tur nāk atdeve, respektīvi mūsu atroti, mēs esam, mūsu produkti pirmajās vietās, un, tas arī, protams, kaut ko maksā, bet, tu pats zini, tur, nezinu, iegrūst naudu Google analītikā, ne analītikā, bet Google Max reklāmās, tas ir īslaicīgs, kā ieguvums, tik līdz tu izslēdz, tā tev tur nokrītās, vai ne, bet, SEO ir tā, ka tu arī tur, protams, visu laiku konkurenti neguļ, vai ne, un tev ir kaut kas jauns un jāpārskata, vai ne, bet tas ir tas, tā es teiktu, vismaz mūsu nozarē tā ir atslēga, ko mēs esam tā kā iegūši. Tas ir viens, un otrs ir, mēs esam ļoti arī apzināti šo te produktu sortimentu sastādījuši internetu veikalā, izvietojot produktus, kas ir vai kur mēs esam unikāli, vai arī kur nav daudz konkurentu. Piemēram, varbūt ir arī skatītāji, vai tu zini, tur Kaparols vai Tikuril mūsu gadījumā, tur Latvijā, vai ir zināmi brendi, un attiecīgi, daudz viņus tirgo, un tur jautājums tikai par cenu. Tur varbūt arī piegādes vai pieejamības jautājums.
Bet, tīra salīdzināšana. Nu, jā, bet varbūt ir kaut kādi produkti, es nezinu, tur mums ir visādi tāfei krāsas vai tur magnētiskās krāsas, vēl tur, ja, kur mēs esam varbūt pat vienīgie, ja, kas tur tirgo un, restīvi nav konkurenti, nav ar ko salīdzināt. Un, ja klientam viņu vajag, viņš viņu noskatīs, jā, iegādājamies, jā. Un otrs, jā, kad mēs esam kaut kādā reģionā unikāli arī kaut kādi dīleri šiem te produktiem, jā, piemēram, tur arī Baltijas reģionā. Tur, piemēram, jā, tas arī ļoti nostrādā. Ok, un kā jūs attīstat to internetu veikalu, jo viens ir, jūs spiežat uz to SEO, tas ir bišķiņ kaut kas cits, tas jūs sitat savus atslēgas vārdus Googlē uz augšu, bet kāda notiek tā inovācijas ieviešana internetu veikalā, vai kas ir tas, ko jūs testējat, jo arī kaut ko minēt tur mākslīgā intelekta arī, ka vēl kaut kas, jā, kas ir tas, ko jūs mēģināt testējat, kā notiek tā attīstīšana ir? Jā, te man atkal jāpiesauc ir, ka Kraso viena no vēl vienas vērtības ir tā kā attīstība, inovācijas, bez kvalitātes, jā, un tas ir visās nozarēs, jā, mēs visu laiku, mēs braucam gan tur uz izstādēm, jā, sekojam produktiem līdzi, inovācijām, tur risinājumiem, tehnoloģijām, un tā skaitā arī sekojam līdzi arī, kas, protams, tur digitālajā jomā attīstās, un ir, protams, kaut kāds inovācijas, kas ir kaut kur tur backendā, kas varbūt nav redzams tādam, publiskam cilvēkam. Cenu salīdzināšana, ko tu man sūtīji. Piemēram, jā, tieši tā mums ir cenu salīdzināšanas vai monitorēšanas rīks, jā, kas mūsu internetu veikala cenu salīdzina pret tur X visiem konkurentiem. Bet tas ir tieši tie ražotāji, jo jūs jau nevarat salīdzināt ar savu zīmolu, jo tas ir tieši tām, kas ir ko cita arī. Kur pārklājās, kur mums ir tad ka mums ir gan mūsu sortimentā, gan arī citur, arī tā skaitā Amazonē vai eBayā, jā. Un tad mēs varam tad monitorēt to visu un saprast, cik mēs esam konkurētspējīgi. Un tādas lietas, jā, tas ir. Un tas tā arī viena no pēdām tādām inovācijām, jo šādi rīgi, ja godīgi, tikai pagājušā gadā parādījās saistībā ar šo tā mākslīgā intelektu, teiksim, lēcienu, jā. Bet, jā, protams, mēs esam arī eksperimentējuši un arī investējušies, bet, diemžēl, tas nav līdz tādam gatavam produktam nonācis. Tas bija pat īstenībā pašos internetu veikala sākumos tādu saucamā virtuālo krāsotāju, kad, tad ir kaut kāds telpas skats, kur ir iespējams ar, tur ieklišanāt, izvēlēties to un ieklišanāt, piemēram, es gribu sienu šādā tonī vai griestus tādā tonī, un tad apmēram tu vari vizualizēt, kā tev varētu tā tavā istaba izskatīties, vai tur virtuve vienalga, vai tev māja. Jā, diemžēl mēs tiešām investējāmies daudz, bet, tur bija dažādi tehniskie ierobežojumi, un to visu gribējās arī tā kā sasaistīt ar produktu, kad to iepirkšanās ceļu izdarīt tādu klientam, lai viņš var izvēlēties toni. Jā. Izvēlēties produktu un nonākt grozā. Jā. Bet, palielinot tos produktu skaitam, sortimentam, mēs sapratām, ka tas nav tas nav reāli izpildāms. Jā. Plus vēl arī tirgu nāca dažādi citi risinājumi, jā, arī šiem te pašiem krāsu ražotājiem, kurus mēs pārstāvam, un viņu mājaslapās šādi risinājumi jau parādījās. Jā. Un mūsu klienti var izmantot viņus. Jā. Viņi var paspēlēties, teiksim, Kaparolu mājaslapā, uzdizainēt līdzīgi kā, nezinu, tur IKEA mājaslapā virtuvi uzdizainēt, vai ne, tā viņi var paspēlēties tur, bet pēc tam jau produktu pie mums nopirkt, jā, un to toni arī, vai ne. Un, skaidrs arī sekojam līdzi tur apmaksas iespējām, jā, tur esam integrējuši visus tur visādi Stripe maksājumus un tur atliktos maksājumus un citas, jā, štīvi, lai arī kaut kādas, arī pat finanšu pakalpojumus nodrošinātu mūsu klientiem. Daudz, kur skatāmies. Jā. Protams, pie tehniskām lietām tur, nezinu, ātrdarbības un, ja to var nosaukt par inovāciju. Jā, okay. Jūs pārdodat Amazon, jā? Jā. Cik ilgu laiku jau tikko tagad sākāt, vai jau kaut kāds, nezinu, gads? Mēs esam eksperimenta sākumā, es teiktu. Pirmās pārdošanas mēs jau veicām pagājušā gada oktobrī, novembrī, bet
Jā, tagad mums jau tagad, principā, ir sākusies karstā sezona, mēs tā aktīvāk tur strādājam, jā, bet, joprojām pētam, saprotam, kā tas viss strādā, jo Amazon, ja godīgi, ir sarežģīti, jā. Kas ir tajā Amazonā sarežģīts? Viens ir viņi plēš, man liekas, lielu procentu no pasūtījuma, vai ne? Jā, protams, bet... Tas nav sarežģīts, vienkārši sāpīgas finanšu ziņā, bet kas ir tas sarežģītais Amazonā? Izpildīt viņu kvalitātes prasības, jā. Jā. Bet... Kaut kāds piemērs varbūt, kas ir tās viņa kvalitātes prasības, kāds izpildīt? Uz piegādēm, piemēram, jā. Par to jau šķiet, kad, kas tā kā e-komercijā darbojās, ir dzirdējuši, Amazon ir kvalitātes standārta. Jā. Un, protams, ja tu izmanto viņu šīs noliktavas, tad tur vispār next day deliveries apmēram. To jūs izmantojat vai jūs paši sūtat patiešām? Mēs paši sūtam, tāpēc, kad, pieņemot, kad tomēr arī pirks varbūt izvēlētā tonī šo produktu, vai ne, tad to jau Amazons nevar nodrošināt. Tikai pie mums ir, jā. Bet, tur nav tik drastisks tās prasības, bet, tur 4 dienas, 4-6 dienas, jā, bet tas vienalga ir izaicinājuši no Latvijas, piemēram, uz Vācijā sūtīt, jā. Lūk, un ja tas dienas varbūt vēl pieļauj, tad atkal ir piegādes ierobežojumi, piemēram, tiksim, ja pērk kaut vai toņu katalogu, jā, kas ir, tur pirmkārt kartonu kastītē iepakots un viņš sastāv tur no papīra, jā, to var ar lidmašīnu aizsūtīt tur dienā, 2, to DHL dara, vai Latvijas pats to dara, ja? Bet visus šitos produktus atkal tos vada tikai pa sauszemi. Un, attiecīgi, tur ir uzreiz 4-6 dienas minimums, jā, un tad... Bet nav arī tik traki, tāpēc, kad tā Amazon platforma ir uzbūvēta tāda, kad Amazons tā kā iedod tev estimated termiņu, un tikai tad, ja klients pasūdzās Amazonā, ja, ka tu esi nokavējis viņam piegādi, ja, tikai tad Amazons uzzina, ka tu esi nokavējis, ne, un tad varbūt ir šīs soda sankcijas un tādas. Kas ir soda sankcijas Amazonā? Sākumā viņi pabrīdina, pēc tam jau nobloķē kontu, jā. Jums ir bijis nobloķēts vai nav bijis nobloķēts? Kā no šī tikt ārā? Caur customer support, jā. Tas tāds ilgs čakarīgs process vai diezgan ātri sakāt? Ir jāskaidrojas, ir jāpierāda, ka tu tomēr esi piegādājis, jāpaskaidro, kāpēc tu varbūt esi kavējis un tam līdzīgi, jā. Un sevišķi, protams, kad, kā es minēju, mēs vēl esam eksperimenta sākumā, tas nozīmē, ka mums varbūt tas kā pārdevējiem tas reitings ir zems, varbūt pat tuvu 0, mums arī vēl nav nevienas atsauksmes un tādas lietas, bet arī nav sliktas atsauksmes. Jā. Nav arī labas, jā, bet, respektīvi, viņiem nav uz kā, tā kā, droši, viņi arī nepazīst, jā, jo mums, teiksim, ka bija tas konts nobiķēts, jā, mums bija jāpierāda, ka mums ir pietiekami atlikumi, ka mēs esam stabils uzņēmums, ar finansēm, mums tur nav problēmas, tam līdzīgi. Tādā ziņā atkal atvērt kontu ir diezgan vienkārši, bet pēc tam, kad tu sāc jau strādāt, tu saskaries visu laiku ar kaut kādām tādām lietām, par ko bija dzirdēts no Amazon, ja? Un arī mūsu gadījumā, piemēram, ir virkne produktu, kas ir zem kaut kādas pakļauts, piemēram, zem kaut kādas likumdošanas. Varbūt kaitīgs vidē vai vēl tur, respektīvi ir jāizpilda šīs piegādes kaut kādas prasības. Mēs, protams, ka arī to nodrošinām, bet Amazons grib pārliecināties, ka tiešām mēs to darām, jā, un, tā kā, ja varbūt, nezinu, pārdodat pildspalvas vai krūzītes, tur varbūt tās prasības tur ir minimāli zemes, vai ne, un tur nav problēma, jā, mums diezgan specifiski šis produkts. Jā, bet no otras puses atkal mums ir arī, ļoti pozitīva pieredze, jā, mums ir bijuši gadījumi, ka 3 dienā tu ieliec produktu, 6 vakarā ir pirmais pirkums tam produktam, jā, tā kā, arī tādas lietas. Jā. Cik ir bijis pasūtījumu dienā rekords no Amazon? Nevaru lielieties. Protams, saprāt, ka nebūs 10,000. Jā, mums tieši tā, mēs esam pašā sākumā, jā, es teiktu, 10 pirkumi. Ir bijis 10 dienā iekrits. Labi, ir tā pieredze ar Amazon, bet vispār kāpēc jūs izdomājat līst tajā milzī iekšā?
Tāpēc, ka tas ir viens no veidiem, kā tu vari ieiet uzreiz kaut kādā plašā tirgu. Kur, tad, piemēram, mēs esam vācu Amazon, un tur ir 60 miljoni tev potenciāli klientu datubāzi. Jūs gājat kaut kādos specifiskos Amazonos, jūs zināt, kad ir konkrētu valstu marketplace? Jā. Mēs uz Dodobrīdu esam Vācijā. Tāpēc, kad mēs, kā es minēju, tad mums jau kaut kādu pieredzi ar Vāciju jau ir bijusi. Mums arī tad jau produktu apraksti vāciski ir, tur, piemēram, apraksts par uzņēmumu vāciski. Tādas lietas jau. Tas bija, mēs redzējām, ka tas ir tāds vienkāršs veids, kā mēs varam atvērt kontu un pa sevi ar maziem ieguldījumiem tur sākt kaut ko darīt. Tas ir viens. Otrs ir, pamēģināt uzreiz tādā lielā tirgu, jo zaudēt mēs neko nevaram. Tas ir eksperiments, vai ne? Un treškārt, respektīvi, pat ja mēs liekam savā internetu veikalā tur 4., 5., 6., 7. valodu klāt, tas ir viens, bet ja tu uzreiz ej kaut kādā tirgu, tad tā ir pilnīgi cits tā kā iespējamā gan atdeve, protams, arī riski un citas lietas, bet arī ieguldījumā es teiktu, ka tas ir pat lētāk nekā tur atvērt vēl vienu valodu savā, jo attīstīties vajag, apgrozījumu vajag celt, jo pretējā gadījumā uzņēmums tieši kam to darīt? Neeksistēs. Un arī mēs esam arī diezgan ambiciozi. Mēs labāk izvirzīt augstus mērķus, un uz tiem tiekties, nevis tur tikai Baltijā tur spēlēties. Tā kā tas bija viens, un mums ir arī mazs, nākamais eksperiments ir EBA pamēģināt, šajos te divos, Un arī 4. iemesls ir, piemēram, tu un es, visticamāk, tur kaut kādu produktu mēs pirmais, ko meklējam, Googlē, vai ne? Tas ir pirmais. Savukārt tāds vācu tipiskais iedzīvotājs, viņam pirmais ir nevis Google, bet Amazons. Un tikai tad, ja viņš Amazonē neatrod, tikai tad viņš dodās uz Google. Tā kā arī tur ir tas, vismaz tā ir mums hipotēze, bet es domāju, ka daudz tam piekartīs. Un tāpēc arī tas ir vēl viens arguments, kāpēc mēs tā kā aizgājām uz turienu un mēģinām šos spēkus tur. Ok. Ir e-veikals, ir Amazons, ir fiziska lokācija, kas ir plānots nākotnē Krāslavā, kas ir tie nākošie mērķi, tirgi, ambīcijas? To gan droši vien dzīve rādīja, bet mēs turpinām darīt to, ko mēs mākam. Mums ir ļoti labi speciālisti, mēs principā zinām visu par krāsām. Mēs gribētu būt arī mūsu klientu pirmā izvēle. Lai tiešām, ja kaut ko vienalga, vai tas ir rūpnīca vai privātpersona, ja kaut ko gribētu nokrāsot, lai tiešām viņi zinātu par mums, atcerētos par mums, viņiem būtu laba šī iepirkšanās pieredze, vienalga, vai tas ir fiziskajā veikalā vai vairumtirdzniecībā vai internetu veikalā. Protams, lai attīstītos, visticamāk, mēs arī turpināsim spraukties šajā eksportā. Vienalga, vai tas ir vairumtirdzniecība vai mazumtirdzniecība, jo tikai tā mēs droši vien, ka varam augt un attīstīties. Papildinam sortimentu ar dažādiem produktiem, tur, piemēram, tāds viens no pēdējiem trendiem Latvijā ir tāds materiāls mikrocements, kur tu vari dabūt uz sienas tā kā cementa efektu, bet nevis reāli cementu, bet, principā krāsa, kur tu nokrāso un viņa sacietē un iegūst tekstūru un to tonu, un viņš arī ir, piemēram, ūdens, izturīgs, tas nozīmē, ka tu vari pat arī sev dušu tādu izkrāsot, kas agrāk bija, vai ļoti dārgi realizēt, vai nezinu, tur kaut kādiem dizaineru saloniem, un tam līdzīgi. Mūsdienās tu vari aizbraukt uz krāsu veikalu, nopirkt šo te materiālu, pats veikt šo te apstrādi un iegūt tā kā žurnāla apmēram rezultātu.
Un skatāmies, jā, jo, nu, protams, ka ir diezgan daudz jau mūsu nozarē šie te produkti, nu, tā kā izstrādāti, un ir produkti, kas ir varbūt, nu, tā kā izstrādāti 60. gados, bet viņi joprojām ir, un neviens neko labāku nav izdomājis. Bet ir produkti, kas tikai tagad parādās, jā, tur kaut kādas krāsas, kas ir jūtīgas uz siltumu, piemēram, ja tur mainoties istabas temperatūrai, tev tonis sienai mainās, jā. Vai arī tur ir galds, un tu pieskaries ar pirkstu, un tajā pleķītis paliek, jā, vai tur bija tās krūzītes, kur tur karstā ūdenī nomainā. Jā, tieši tā, un tā kā tagad tas arī ir viss iespējams, jā, un tā kā ir lietas, un mēs sekojam un attīstamies, jā. Arī nesen bijām 2 nedēļu apakaļ uz vienu lielu, milzīgu izstādi, jā, tā kā sekojam līdzi jaunumiem, inovācijām, un to turpināsim darīt, jā, un tad jau arī Kraso pastāvēs un attīstīsies. Ok, pirms es tev laižu vaļā, tu strādā Kraso jau kādu laiciņu, pieredze ir, e-komercija, procesi, pārdošana, outsourcu piesaistīšana. Kas varbūt tāda atziņa, ko tu varētu atstāt jebkuram, kurš šo klausās? Tas varbūt saistīts jebko ar e-komerciju, ar pārdošanu, mārketingu, uzņēmējdarbību, vienalga kaut kādas, pat varbūt viena vai pat vairākas atziņas, ko tu esi sapratis, iemācījies un arī pēc viņām dzīvo. Jā, tas varbūt arī ar manu personīgo tādu personību saistās, jā. Nestāvēt uz vietas un attīstīties, jā. Un riskēt, es varbūt pieminētu klāt arī šo tajā, jo tas viss ir kaut kādā ziņā sinerģijā, jā, ka tiešām, ja tu stāvies uz vietas un dzīvos kādiem veciem lauriem, nu, tad kāds konkrēts tev aizies priekšā. Otrs ir, ja tu visu laiku meklēsi jaunas iespējas, inovācijas, eksperimentēsi. Viens ir tas, ka varbūt tu šo te konkurētspēju tā kā uzturēsi. Otrs ir, ka tas visu laiku tev paplašina to redzeslauku. Un tas ir ļoti labi, un tikai tā tu vari attīstīties. Jā. Jo tu varbūt arī uzreiz rodi vai no arī biznesa iespējas, vai citas iespējas, kā attīstīties, vai piedāvāt, vai varbūt pat arī kādam konkurentam kaut ko piespēlēt. Jā. Jo citreiz mēs arī Latvijas uzņēmējiem konkurējam, citreiz mēs sadarbojamies. Tā kā, tas ir arī normāli. Jā. Varbūt, ja pie mums griežās kāds varbūt piegādātājs, varbūt mēs kādam citam varbūt esam gatavi viņu uzticēt nekā sevi. Tā, apmēram, jā. Ok, super. Jā. Lai izdodas Kraso un veiksmi darbos. Jā, paldies. Tā arī.